Labrīt! Labrīt! Rīts valsts lielākajā daļā ir saulains, valsts austrumos mākoņu vairāk, tur nedaudz līs, savukārt dienā daudz viet ir gaidāms lietus, tāpat vietām arī pērkona negaisa laikā stiprākas lietus gāzes un arī brāzmaiņas vējš. Un kopumā šodien būs krietni vien jūtamāks dienvidrietumu vējš, it īpaši piekrastē tas pastiprināsies brāzmās līdz 15–17 metriem sekundē. Un dienā gaisa temperatūra no 19 līdz 20, vietām 22 grādiem. Rīgā rīts ir saulains un dienas pirmajā pusē saglabāsies saulains laiks, bet dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā ir gaidāms arī lietus. Šobrīd Rīgā 15–16 grādi, dienā līdz 20–21. Pareizlaiks 8 un tūlīt jau 6 minūtes. Dažām ziņām turpinām vēl. Lai novērstu salnu, lietavu un plūdu radīto seku draudus lauksaimniekiem, valdība vienojusies izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Šobrīd nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ apdraudēta raža daudzās saimniecībās, kā arī lauksaimnieku vidū valda raizes par spēju pildīt saistības. Ārkārtējās situācijas izsludināšana ļaus, piemēram, valsts ieņēmumu dienestam nepiemērot soda sankcijas skartajiem lauksaimniekiem. Tāpat arī plašākas iespējas nākt pretī lauksaimniekiem būs finanšu iestādēm. Arī situācijās, ja meteoroloģisko apstākļu dēļ zemnieki nevarēs izpildīt kādu atbalstu piešķiršanas nosacījumu, tiesības uz atbalstu nezudīs. Ārkārtējā situācija izsludināta līdz šā gada 4. novembrim. Rīgas domnieki dienas kārtībā šodien lems par pirmsvēlēšanu laikā steigā pieņemtajiem grozījumiem bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai galvaspilsētā. Proti normu, kas paredz gadu ilgu deklarēšanos Rīgā bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai, plāno tomēr daļēji atcelt. Neilgi pirms pašvaldību vēlēšanām tagadējā vicemēra Viļņas Čirša vadītā doma pieņēma nosacījumus par bērnu piedzimšanas pabalstu, kuros cits starpā tika ierakstīts, ka to var saņemt, ja vismaz viens vecāks gadu ir bijis deklarēts Rīgā. Jūlija vidū Ķirsis Rītpanorāmā atzina, ka šāds ierobežojums tomēr bijis kļūda, jo tad tie cilvēki, kuri deklarējušies Rīgā mazāk nekā gadu, nesaņem ne Rīgas, ne arī iepriekšējās pašvaldības piedzimšanas pabalstu. Vicemērs uzsvēra, ka viena gada deklarēšanās noteikums tiks izņemts ārā no noteikumiem. Tāpat arī vecāki, kuri pabalstu nesaņēma, to dabūšot. Līdz gada beigām piedzimšanas pabalsts paliek